Sveicināti, cienījamie dejdraugi! Mēs turpinām iepazīstināt ar notikumiem 35. starptautiskajā tradicionālajā sporta deju festivālā Baltic Grand Prix. Šobrīd mēs vērojam labākos no labākajiem senioru viens vecumā standartdejās. Tie ir 35 gadus veci dejotāji, un ar lielu prieku mēs varam paziņot, ka arī 2 Latvijas pāri ir iekļuvuši finālā viņu kategorijā. Vērosim, kā šajā starptautiskajā konkurencē veiksies mūsējiem. Itālijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas dejotāji ir iekļuvuši šajā finālā. Šī ir, protams, pēdējā noslēdzošā kārta ar visiem pašiem labākajiem dejotājiem. Vērojiet, cienījamie skatītāji, un baudiet. Vārds seniori īsti neatbilst šai kategorijai. Tie cilvēki spēka gados dinamiski, fiziski aktīvi, pirmo reizi sporta deju vēsturē, vismaz Latvijā, orķestri pavada arī koris. 14. ir Lietuvas čempioni Tomas Rimkus, Nerija Surblīte. Lūk, koris, Smiltenes koris Lido, parūpējies par pārsteigumam. Bet lūk, viens no Latvijas duetiem ar 25. numuru dejo Latvijas vicečempioni Uldis Tomas Šimens un Klapkalne. Viņam principiāli cīņa ar citu Latvijas duetu, arī šajā finālā dejojošajiem valsts čempioniem Gati Simpsonu un Jūliju Simpsonu. Iepazīstināsim arī ar viņiem, bet šobrīd vērojam Šimena Klapkalnes sniegumu. Un vēl viens lietuviešu pāris ar 35. numuru Nerijus Stukas Laura Montvilaite. Gluži tāpat kā citās kategorijās šie dejotāji ļoti labi pazīst viens otru, sacenšas dažādos turnīros, dažādās pasaules malās. Šodien visi ir Rīgā. Šis ir viens no lielākajiem un apmeklētākajiem turnīriem ne tikai Baltijā vai Ziemeļa Eiropā, bet arī pasaulē. Ļoti prestižs turnīrs Baltic Grand Prix. Mirage Jazz orkestrā pirmo reizi Baltic Grand ietvaros apskaņo šo deju pasākumu, bet tagad vērojam Latvijas čempionus ar 28. numuru dejojošos Gati un Jūliju Simpsonas. Liela atbildība ir dejot savu skatītāju priekšā. Protams, arī atvieglojums, jo savās mājās ir savi skatītāji, bet tagad vērojam 20. pāri itāļus Aldo Maci, Roberto Pisacane. Kā jau minēju, senioros viens dejo cilvēki, kuriem vecākais pāri ir vismaz 35 gadus vecs, taču varbūt arī vecāks. Un jaunākajam pāri jābūt vismaz 30 gadus vecam, arī varbūt vecāks, nevar būt jaunāks vai jaunāka. Kā jau stāstījām iepriekšējā raidījumā, šim 35. festivālam par godu ar firmas AM2 atbalstu tika izdotas deju
disks ar muzikām, kur ir aranžējumi Latvijas komponistu darbiem. Šovakar jau dzirdējām otro reizi. Šī skaistā tango melodija skanēja arī šī vakara atklāšanā un skanēja arī tagad finālā Senior 1 kolonnas kausa. Trešā deja Vīnes valsis. Un atkal latviska melodija. Jūs priekšā Tomas Rimkus, Nerija Šurbļīte no Lietuvas. Viens no favorītiem un galvenajiem pretendentiem uz uzvaru šajā kategorijā senioriem 1 standardējās. Šīs sacensības ir Hotel Kolonna Group kauss. Neapšaubām arī šiem labi trenētajiem dejotājiem kaut kad iestājas nogurums. Viņi to neizrāda, slēpjas smaida, taču ar smaidu vien nenoslēpsi, ir jābūt arī fiziskai kondīcijai un jāspēj 5 dejas nodejot. Nelielas pauzes parasti mēģina radīt sacensību vadītāji, nedaudz aizrunājot šīs pauzes un ļaujot dejotājiem atvilkt elpu, taču tas nav vairāk kā 20 sekundes vai maksimums pusminūtes starp dejām. Un no jau 3 dejas nodejotas, lūk, kā elpu izpūta Nerijus Stukas, Laura Montvilaite pēc šīs dejas. Ir jāgūst laiks, jo vēl 2 dejas ir jādejo. Skatītājiem par atsaucību un arī atbalstu senior pāriem. Jā, šī ir viena no 3 grupām. Un, cienījami skatītāji, man ir jāsaka, ka senior 1 grupa ir vienīgā, kurā finālā ir tikuši mūsējie. Turklāt vairāk, tā kā atbalstam viņus. Runa iet, protams, par vienu konkrētu vakaru, un tas ir svētdienas vakars, 18. decembris 2016. gadā, jo mūsējie bija finālos, un, kā jau minēja, pats galvenais notikums Baltic Grand Prix ietvaros bija pasaules čempionāts, un par pasaules čempioniem kļuva Latvijas dejotāji. Bet tagad Hotel Kolonna Group kausa. Pēdējā deja Quicksteps. Ir jāiztur šiem vismaz 30-35 gadus veciem dejotājiem, kā diezgan viegli varam noprast, vairākiem no viņiem ir arī vairāk gadu nekā minētie skaitli. Taču, lūk, kāda spēja ļoti adekvāti labi kustēties pie šīs visstraujākās melodijas. Vēl viens deju pāris, kas iekļuvuši finālā ar 32. numuru dejojušie krievi Jevgeņi Olkov, Marina Beļājeva. Un vēlreiz Šimens un Klapkalne ar 25. numuru Latvijas vicečempioni. Kamēr mūzika spēlē apstāšanās, protams, šāda īsa apstāšanās ir iespējama, taču
Deja ir jāturpina līdz pat beigām. Lūk, visai svaigi izskatās Simpsonu ģimene. Un vērosim, kas ir kas. Jau iepriekš var pateikt, ka mūsējie abi pāri ir tikuši uz godalgoto piedestālu. 6. itāļi, 5. vietā viens no lietuviešu duetiem un 4. krievi. Bet tagad jums uzstājas Latvijas kādreizējie čempioni, gan katrs savā pārī, bet šobrīd kopā dejojošie profesionālās divīzijas dejotāji. Pasaules profesionāļu divīzijas vicečempioni 2016. gadā Marts Smolko, Tīna Bazikina. Pirms vairākiem gadiem Marts ar savu toreizējo partneri Viktoriju Puhoviku cīnījās pret savu šā brīža partneri Tīnu Bazikinu, kas toreiz dejoja ar Jevgeņiju Suvorovu. Ļoti sīva bija šī sacensība katrā turnīrā. Nu jā, šķiet 2 gadu garumā šie dejotāji dejo kopā. Un pārstāv Latviju WDSF profesionālajā divīzijā. Pavisam nesen, 2016. gada decembra sākumā, kā jau minēja, Marts Smolko un Tīna Bazikina kļuva par pasaules vicečempioniem. Čempioni iegūst savu titulu un tajā pat vakarā paziņoja par savu aiziešanu no aktīvā sporta. Tādējādi Martam un Tīnai priekšā lieli izaicinājumi. Un cienījamie skatītāji, finālā dejos. In the final will compete couple number 25, Miroslav and Emilia. Un tagad mēs vērojam jau citas sacensības. WDSF atklātās sacensības 16, 18 gadus veciem jauniešiem Latvijas dejās Hotel Bellevue kausu. Vēlreiz atgādinu, ka dienu iepriekš uz šīs pašas grīdas Baltic Grand Prix ietvaros norisinājās pasaules čempionāts tieši šai grupai 16-18 gadus vecajiem jauniešiem, un uzvaru izcīnīja mūsu Denis Gudovskis, Megija Dana Morīte. Šodien viņi, kā arī otrais Latvijas pāris, kurš piedalījās čempionātā, pelnīt atpūšas, dejot citi, 3 krievu dueti, viens pāris no Izraēlas, viens no Bulgārijas un viens no Japānas. Those are best 6 couples. Tātad šie ir 6 labākie pāri, kas jauniešu grupā Hotel Kolona kausā tikuši finālā pasaules reitingu turnīrā. Vēlēsim veiksmi pāriem. Good luck couples. First dance, samba. Un tā, Hotel Bellevue Cup sākas ar deju samba. Jā, šajā finālā Latvijas dejotāji nav. Iepazīstinu jūs ar fināla pāriem. Ar 110. startu numuru viens no Krievijas duetiem Jegor Kuļikov, Marija Goroško.
121. Vēl viens Krievijas duets – Nikita Oļiņiščenko, Jelizaveta Pustornakova. Bet ar 25. numuru Bulgāri Miroslav Boņev, Emīlija Želebova. Un vēl viens Krievijas duets ar 104. numuru Oļeg Džen, Alina Agējeva. Ar lielu prieku dejotāji ieradušies dejot šajā prestižajā deju turnīrā Baltic Grand Prix 2016. 35. sacensības. Tā rīkotāja Aigars Varvadībā. Lieliska dejas kvalitāte. Jauniešu grupas finālisti izpelnās skatītāju ovācijas un aplausus par pirmo finālu deju samba. Thank you, couples, for your first dance in the final. 80 pāri sāka šīs sacensības jauniešiem Hotel Kolona kausā pasaules reitingu turnīrā, un tikai 6 labākie ir ieguvuši tiesības jūs priecēt šajā vakarstundā Baltic Grand Prix. Turpinām finālu. Next dance, ča-ča-ča. Gandrīz tikpat pilnas skatītāju tribīnes kā iepriekšējā vakarā pasaules čempionātā, kad skatītāju rindās adatai nebija vietas, kur nokrist. Ļoti lieliska atmosfēra, ļoti prestižā tiesnešu kolēģija, ļoti pieredzējuši tiesneši tiesā gan šos, gan arī citu grupu dejotājs. 3 dažādos laukumos norisinās sacensības Baltic Grand Prix. Šobrīd mēs vērojam notikumus uz galvenā pirmā laukuma, kur norisinājās arī pasaules čempionāts. Lūk, tā turpinās ar deju ča-ča-ča. Hotel Bellevue kauss. 59. numurs ir Japāņi Sota Fuji, Ami Yoshikawa. Un vēlreiz Bulgārijas duets. Iepriekšējā dienā pasaules čempionātā 10. vietu ieguvušie Miroslav Boņeva, Emīlija Želebova. Bet kā jūs dzirdējāt, šodien Hotel Bellevue kausā 80 pāri uzsāk sacensības, taču tikai 6 ir iespēja iekļūt finālā. Vairāk vietu nav, 6 labākie jūs priekšā. Un 4 valsts ir iekļuvušas šajā spēcīgajā finālā. Mūsu valsts tur nav. Var pateikt, ka no 80 pāriem labākais Latviju pārstāvošais pāris iekļuva pusfināla 12. un ierindojās 10. vietā. Bet tagad fināla turpinājumā kādi mierīgāki ritmi. Rumba. Rumba seko, kā nākamā deja. Kā jau dzirdiet, izsauciens no tribīnēm viņas atbalsta līdzjutēji, klubu biedri, skolotāji, vecāki. Kā jau esmu minējis, daudzkārt ir ļoti svarīgi dejotājiem dzirdēt šos aplausus. Un skatītājiem absolūti nevajadzētu savas emocijas, savu vēlmi aplaudēt, turēt kā sveci zem pūra. Atbalstīt drīkst un vajag arī tādā liriskā un emocionālā dejā kā rumba. Jā, ir jau zināms arī nākamā gada
2017. Gada pasaules čempionāts, kas norisiniesies Baltic Grand Prix ietvaros. Jaunieši, 16-18 gadus vecie dejotāji, piedalīsies savā čempionātā standartdejās decembrī Rīgā. Varbūt daļa no šiem dejotājiem jau būs pārgājusi pieaugušo kategorijā, taču ne mūsējie. Iepriekšējā dienā čempionu titulu Latviņamerikas dejās ieguvušie Denis Gudovskis, Megija Dana Morīte. Vēl visu 2017. gadu viņi dejos jauniešos un jādomā, ka izcīnīs iespēju piedalīties, jo no katras valsts 2 labākie pāri var pārstāvēt valsti čempionātā. Nodejota rumba, un vēl vienu deju mēs vērosim jauniešu izpildījumā. Džaivs. Šī ir noslēdzošā deja Hotel Belavu kausā. Visjautrākā, atraktīvākā, dinamiskākā. Neapšaubām daudz spēku dejotāji ir atstājuši. Vērojam, kā Japāņu pāris. Tātad tie ir Sota Fuji, Ami Yoshikawa ar 59. numuru. Neizrāda ne mazākā noguruma pazīmes un ļoti aktīvi rāda visu, uz ko ir spējīgi. Netik bieži Japāņi viesojas sacensībās Rīgā, gluži vienkārši attālums ir ļoti liels, taču pasaules čempionāts ir piesaistījis dejotājs no visas pasaules un no visiem kontinentiem. Amerikas, Dienvidāfrikas, Japānas, Ķīnas un daudz citu valstu un kontinentu dejotāji dejoja. Par Eiropu nerunājam. Protams, visi ir šeit, Rīgā. Arī tagadās. Un dejotāji māk iziet no šīm situācijām. Un Belavu kausā Japāņi 6. vietā, 5. vietā Boņevam Dželebovai no Bulgārijas un 4. Izraels dejotāji Zveņatskī Litvi. Dejotāji ar 74. numuru. Un tā, cienījamie skatītāji, tas bija otrais fināls. Jaunieši Hotel Polon kausā. Thank you, couples. Thank you very much. Un no priekšnesums, kas kā katru gadu nedaudz rada daudzveidību Baltic Grand Prix, standarta un Latviņamerikas deju dominējošā gaisotnē. Šie ir 3-kārtējie Zviedrijas un 2-kārtējie Ziemeļu valstu čempioni. Trijotne. Nu, tādas ir šīs Zviedru dejas. Viens kungs ar 2 dāmām. Tā ir Zviedru stiprā puse. Skatītājiem acīm redzot patīk. Man ir grūti komentēt šo deju kvalitāti, neesmu speciālists tajās, taču pats galvenais, ka skatītājiem patīk Zviedru trio.
Tas ir Zviedru trio. Christmas greetings from Sweden. Thank you. Tack så mycket, Sverige. Un nu, šī vakara noslēguma fināls WDSF, jeb Pasaules sporta federācijas starptautiskās atklātās sacensības Latviņamerikas dejās Abora kausa fināls. Šo puisi mēs pazīstam. Tas ir Jevgeņijs Suvorovs, kas tagad dzīvo un pārstāv deju pasaulē Izraelu kopā ar savu partneri un dzīves biedri Ženju Libmanu. Tā arī pāris šobrīd saucās Ženja Suvorov, Ženja Libman. Atgādināšu, ka Jevgeņijs Suvorovs ir vairāk kārtējs Latvijas čempions Latviņamerikas dejās, gan junioriem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Vēl viens no šī turnīra labākajiem pāriem – Vācijas dejotāji Žoltšeška Sandora, Malika Džumājeva. Tā ir Vācijas specifika. Neviens no šiem dejotājiem nav vācietis. Žolts ir Ungārs, Malika Krievijas dejotāji. Acīm redzot, kādam no viņiem jau ir Vācijas pase. Lielā daļa Vācijas dejotāji ir izceļotāji no bijušā Austrumu bloka valstīm vai bijušās Padomju Savienības. Arī liela daļa PSRS dzīvojušie un uzaugušie vācieši, kas vēlāk pārvākušies uz tēvzemi. Couple number 55, Artyom and Liana. Vēl viens Izraels duets Artyom Ļaskovski, Liana Odikadze. Arī Izrēlā galvenokārt dejo krieviski runājošie izraēļi. Šis pāris nav izņēmums. Ļoti lokanais Artjoms ļoti mīl dažādus trikus un izmanto visas izdevības parādīt savas spējas šajā ziņā. Jādomā, arī šajās 30 sekundēs viņš paspīdēs. Vērojam. Lūk. Thank you. Ja jums kāds piesienās, pasauciet viņu, viņš tiks ātri galā. Couple number 60, Aleksej and Ksenia. Un tagad iepazīstamies ar vienu no Krievijas pāriem. Aleksej Dolgušin, Ksenija Pjatahina. No diviem jauniešu pāriem, kas šajā turnīrā Abora kausa ir iekļuvuši finālā, nav neviena Krievijas mēroga zvaigzne, bet jāatzīmē, ka Krievijā dejas līmenis ir ļoti, ļoti augsts. Un neraugoties uz to, ka šie nav Krievijas finālisti, taču ir spējuši iekļūt Baltic Grand Prix Abora kausa finālā. 85. ir otrs Krievijas duets Vjačeslavs Samokhin, Viktorija Litvīnova. Jā, Krievijā ir tik tiešām tik ļoti augsts deju līmenis, ka
Vesels paudzes dejotāji nereti vienkārši nekad savas karjeras laikā nespēja iekļūt savas valsts divniekā, labākā divniekā, lai varētu pārstāvēt valsti pasaules vai Eiropas čempionātos. Neraugoties uz valsts lielumu, neraugoties uz dejotāju daudzumu un kvalitāti, 2 no valsts. Tāds ir WDSF likums. Un tādēļ šie dejotāji ar lielu prieku dejo starptautiskos turnīros, it sevišķi tādā kā Baltic Grand Prix. Vēl viens no favorītiem šajās sacensībās Kirgīzijas dejotāji Artjoms Semerenko, Valerija Kačalko. Ļoti augsts kvalitātes pāris. Un šie dejotāji, vienalga kādu valstu viņi pārstāvēt, protams, trenējas ar pasaules labākajiem treneriem. Ir ļoti internacionāli tādā nozīmē, ka dejo starptautiskos atzītos turnīros, apmeklē dažādas deju nometnes un labākos pasaules skolotājus, lai iegūtu meistarību kā šī un citas. Lūk, Semerenko, Kačalko. Judges, ready? Now we have seen all 6 finalists in their presentation Samba, and now they all will join together for the Samba once again. Divi Krievijas, 2 Izraēlas, 1 Vācijas un 1 Kirgīzijas pāris dejo finālā. Šīs bija 30 iepazīšanās sekundes gan tiesnešiem, gan vairāk kā šausas skatītājiem, bet tagad sākas vēlreiz samba, visiem kopā dejojot, un tiesnešiem jau jāsarindo dejotāji pa vietām. Ženja Sovorov, Ženja Libman, Izraēlas čempioni, un Jevgeņijs, kā jau minēja, arī bijušais Latvijas čempions. Arī Ženja Libman partnerībā ar citu puisi ir bijis Izraēlas čempioni. Un neapšaubām, ņemot vērā, ka Latvijas dejotāji šajā finālā nav, vietējo skatītāju simpātijas pieder mūsējiem. Jo mūsējs jau viņš paliek, Jevgeņijs Sovorovs. Bet, protams, arī Izraēlas vicečempioni Artjom Ļaskovski, Liana Odikādze vēlas pierādīt gan citiem finālistiem, gan skatītājiem, gan arī savas valsts čempioniem Sovorovam, Libmanam savu varējumu. Uz lauriem Ženja un Ženja gulēt nevar atļauties. Lūk, ar 39. numuru dejošie Zolčeška, Sandor, Malika, Čumājev. Tie ir Vācijas 2016. gada valsts čempionātā 4. vietas ieguvēji. Lielisks pāris, kas met izaicinājumu abiem grandiem. Vācijas pirmajam un otrajam pārim, kas ir arī vienlaikus pasaules čempionāta finālisti. Protams, Zoltam un Malikai vēl daudz jāstrādā, taču ļoti laba ir viņa perspektīva. Droši atbalstam un vērojam. Ča-ča-ča! Just show all the stars if it feels right, I need from my heart. Deja attīstās
arī attīstas choreogrāfijas, dejošais stils. Ja mēs pavērotu 25-30 gadus vecus video ierakstus ar sporta dejām, daudz kas liktu mums pasmaidīt, un droši vien pēc gadiem 30 daudz kas liks pasmaidīt nākamo paudžu, gan dejotājiem, gan skatītājiem. Gluži tāpat kā mode, mainās arī deju mode un nianses. Mazāk mainās tehniskais kvalitātes. Lūk, vērojam Krievu sniegumu. 85. Vjačeslavs Samokins, Viktorija Litvīnova jūs priekšā. Un viņus vēro skatītāji ne jau tikai no Latvijas. Ļoti nereti līdzi visiem šiem pāriem ir viņu līdzjutēji, vecāki skolotāji un citi. Un lūk, Kirgīzi, Semerenko, Kačalko. Ļoti laba kvalitāte šiem pārim. Attīstošamies pāris, tik tiešām sevišķi pēdējā gada laikā. Semerenko, Kačalko no Kirgīzijas. Šovā Rumba mēs jau dzirdējām Raimona Paula melodiju, atsaucot atmiņā Vilita Ozoliņu un Jozu Kiseļu no Ilgās ceļš kāpās. Šoreiz neatkārtosies šī melodija, bet mūs priecēs kaut kas cits, kaut kāda cita, tikpat skaista noteikti melodija Rumbā. Les soleils du nord, je suis où je suis, mais dans mes rêves chats, je t'entends pas, je m'arrête. Rumba, Jevgeņija Suvorova un Žeņas Libman izpildījumā. Samērā līdzīgs ir finālistu līmenis. Tādēļ diezgan grūti ir skatītājiem un pašiem dejotājiem paredzēt gaidāmo iznākumu. Kā jau minēju, rezultāti mainās no turnīra uz turnīru, un tā tam arī ir jābūt, jo nevar visiem būt katru reizi viņu diena. Gluži tāpat kā citos sportos. Reizēm uzvarētāji uzvar ir pārliecinoši, citreiz mazāk. Citreiz tikai viena tiesneša vērtējums vienā dejā var izšķirt rezultātu vienam vai otram pārim par labu. Protams, tiesāšanas sistēma ir radīta tāda, lai vērtējums būtu maksimāli objektīvs. Taču šajā tiesāšanas sistēmā ne dejotāji, ne skatītāji vietu sadalījumu nezin līdz pat pēdējai dejai. Skaistā melodija vēlreiz. Tās pats filmas. Aplaus pāriem, thank you couples for your beautiful rumba. Iepazīsimies ar valstīm, kas ir pārstāvēts šajā finālā. Like in the youth final, also in the adult final, we have 4 countries represented here. Germany. Israel is 2 couples. Russia also with the 2 couples. And Kyrgyzstan. Thank you couples. Now your Paso Doble. Nu ko, lūk, kā vāciešus atbalsta viņu līdzjutēji.
Jā, šis ir ļoti interesants sacensības tādā nozīmē, ka tik tiešām ir grūti paredzēt sacensību uzvarētāju un citu vietu ieguvējus. Katram no šiem 6 duetiem ir savas stiprās un vājās puses. Intriga saglabājās. Nereti ir tā, ka skatītājiem patīk kas viens un uzzinot tiesnešu vērtējumu, viņi jūtās nedaudz vīlušies. Tomēr īsta laba kvalitāte parasti iepatīkās arī skatītājiem. Kas par trikiem atkal kājas iet pa gaisiem? Thank you, couples, for your 4th dance in this final. Cienījamie skatītāji, kā jūs zināt, šodien 18. decembris, bez Klintām un Kristariem vārdu dienu svin arī Kristaps. Jūs jautināsiet, kāpēc to pieminu? Jo pagājušajā gadā Baltika Grand Prix Latviņamerikas dejās finālā uzvarēja Kristaps, mūsējais Latvija uzvarēja. Šogad Latvijai 27. vieta, augstāk neviens netika no uz pāriem pieaugušo grupas reitingā. Bet mēs ceram, ka uzvarēs kāds, kas uzvarējis vairākas reizes Latvijas čempionātā no šiem finālistiem. Aiziet uz priekšu, James! Viena deja vēl atlikusi. Un tā ir viena deja ne tikai šajā raidījumā, cienījamie deja draugi, bet tā ir arī pēdējā deja 35. Baltika Grand Prix festivālā, kas norisinās 2016. gada decembrī Abora kausa fināla Čaivs. Latviņamerikas dejās pieaugušajiem WDSF starptautiskajās atklātajās sacensībās. Thank you, couples, but don't leave the dance floor yet. Thank you. Paldies pāriem, uzpaldējiem. Couples, rest a little bit, and then one more time you should dance, but not 1.5 minutes, only 60 seconds. I don't know if it's correct word to say only 60 seconds, but you are well trained, I guess. Taču neliela tehniska pārskatīšanās ir notikusi, orķestrs ir beidzis nedaudz ātrāk un galvenais tiesnesis dod rīkojumu orķestrim vēl spēlēt džaivu, lai tiesneši, kur ir pieraduši, ka mūzika ir 1 minūte un 40 sekundes garumā, varbūt nav vēl izdarījuši savu vērtējumu. Tātad vēl neliela pēdējās dejas daļas atkārtošanas. Vēlreiz džaivs. Varbūt kas kādam dod iespēju. Pārliecinoši dejo Semerenko un Kačalko no Kirgīzijas. Visi no sevis cenšas izdot arī Arčom Ļaskovski, savu partneri, Lianu Odikadzi. Probably want it all be fine. No thanks to you, don't waste your time. Thank you.
Viss noslēdzies. Mēs jau gaidām 2017. gada Baltic Grand Prix pēc gada ar pasaules čempionātu jauniešiem standardījās kā galveno notikumu, taču pirms mēs atrodamies ir jāuzzina, kas ir kas. Un, protams, pateiksimies ar aplausiem mūsu lieliskajam orķestrim, Mirage Jazz Orkestrs par lielisko muzikālo baudījumu šajā vakarā. Paldies jums liels! Third place, trešie, Uldis Šimens un Una Klapkā. Mūsu divu senioru pāru čempionu un vicečempionu principiālajā duelī. Šoreiz trešajā vietā Uldis Tomas Šimens un Una Klapkalne. Trešie. Mūsu čempioni Gatis Simpsons, Jūlijs Simpsons, viņus apsteidz un izcīna otro vietu Hotel Kolona grupu kausā. Un pārliecinoša uzvara ir Lietuvas čempioniem. Šajā turnīrā uzvar Tomas Rimkus, Nerija Surblīte no mūsu dienvidu kaimiņu valsts. Pagājušā gadā tikai viens Latvijas plāns bija Baltic Grand Prix finālā senioru grupā. Šogad jau 2. Un šoreiz abi 2 trīniekā. Senioriem patīk sabučoties. Kā jau pieredzējis cilvēki to ilgi dara. Nu, lūk, Agris Grejer, sasaukums Maija Grejer. Agris Grejers ir kādreizējais divkārtējais Latvijas čempions Latviņamerikas dejās, un šī festivāla atbalstītājs pasniedz balvas un kausus. Jau pastāstīja, kā ierindojušies Hotel Bellevue kausā 4., 5. un 6. vietas ieguvēji, bet 3kāršu uzvara krieviem šajā grupā jauniešu Latviņamerikas dejās. 3. Jegors Kuļikovs, Marija Goroško. 2. vietā viņu tautieši Oļeg Džen, Alīna Agējeva, un par uzvarētājiem Hotel Bellevue kausā kļūst Nikita Oļiņičenko, Jelizaveta Pustornakova. Vēl viens bijušais dejotājs pasniedz balvas. Tas ir kādreizējais Latvijas ministrs, gan ārlietu, gan aizsardzības, Artis Pabriks. Un lūk, Abores kausa apbalvošana. Šajā grupā abi krievu dueti noslēdz fināla sešnieku. 6. vietā Vjačeslavs Samokin, Viktorija Litvīnova un 5. Aleksej Dolgušin, Ksenija Pjatāhina. Bet šobrīd mēs jau vērojam joprojām
3 labākos Abora kausā. Češke, Žolts, Sandor, Malika Džmajo 3. vietā. Abi pārpalikušie pāri apkampjas, neviens no viņiem nav skaidri zinājis, kā kas var izvērsties. Ļoti sīva bija šī sacensība. 2. vietā Arķems Severenko, Valerija Kačalko no Kirgīzijas. Un tādējādi savās mājās, savā dzimtajā pilsētā uzvaru izcīna tagadējais Izraēlas dejotājs Ženja Suvorov ar savu partneri Ženju Libmanu. Un pirmie visās 5 dejās, winning all 5 dances, the winners, Jevgeņijs Suvorov. Un tālūk noslēdzas Baltic Grand Prix ar Suvorov triumfu. Cienījamie deju draugi, es ceru, ka tie, kas bija klātienē un vēroja šo lielisko festivālu, tāpat tie, kur vēroja dzīvajā ēterā un arī šos televīzijas skatītājs. Es ceru, ka jūs būsiet kopā ar mums arī 2017. gadā. Mīlēsiet deju, lai jums vēlreiz priecīgi Ziemassvētki un laimīgs jaunais 2017. gads. Uz redzēšanos! Apsveicam finālistus. Congratulations!